Cik stiprai jābūt mīlētāja sirdī, lai izturētu pilnu slodzi? Randiņš slidotavā, vai tas ir moderni? Mīles stāsts, kurš sākās ar asinīm. Tautas folklorā jau mēs visi zinām, ka sirds un mīlestība ir divas nedalāmas lietas. Bet vai tiešām tā ir arī fiziskajā dzīvē? Vai tad, kad sirds lūst, vai tā tiešām lūst? Vai tad, kad lidinās gaisā, vai tā tiešām notiek? Ir vieta, sporta laboratorija, kur to noskaidrot. Un es iešu noskaidrot, vai es vispār drīkstu iemīlēties. Tu skāpjam tev uz tiem svariem sākumā. Labi. Oho, es pieedu. Bija 7,4. Labi, tagad no kājas līdz galam klāt. Un iztaisnāmies. 185 un... Tu esi sarāvies. 2. Principā ir tā, ka tā visa tā testēšana notiks tā kā vienlaicīgi. Gan sirds, asinsvadu sistēmas, gan arī elpošanas sistēmas pārbaude. Mēs saliekam virsū visus sensorus, arī ieskaitot būs maska. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc to cilvēki dara? Nu, ir tā, ka viena daļa cilvēki ir tie, kas tā kā ir kādu laiku neko nedarījuši, vai arī nolemj atsākt sportot, tad viņi nav pārliecināti, ar kādu slodzi tad viņi var, ko tad viņi sirsniņa izturēs. Tāpēc, bet otra lieta ir tā, ka tīri tā kā veselības pārbaudas, tas vairāk attiecās gan uz tiem cilvēkiem, kas paši sporto, vai uz profesionāliem sportistiem. Un trešā tāda lielā grupa ir cilvēki, kuriem iedūra sirsniņā, iesāpējās, kaut kādas sūdzības parādījās, tad viņi grib pārbaudīties. Kāpēc tā? Bet tie ir fiziski iedūri, ja nevis emocionāli. Vai tomēr ir kāds, kurš arī pateica? Gan tā īstenībā. Arī tā, un tad viņi nezina, kas par iemeslu, vai jāsatraucās vai nē. Īstenībā ļoti bieži cilvēki, ja viņiem ir kaut kāds stress darbā vai arī vienalga kādas pārdzīvojumi, tad vai viņiem iedūra tai sirsniņā vai kaut kādas tās sajūtas, kas viņiem liekas, ka saistītas ar sirsniņu, viņi grib pārbaudīties, vai tam ir tāds objektīvs pamats. Un tas šis slodzes tests ir tas, kā radīt sirsniņai atkārtot šo testu un pārbaudīt, vai ir kādas izmaiņas vai nē. Šis ir tas slodzes algoritms saucamais, kā sākumā ir tas miera periods, pēc tam iesildīšanās, un tagad jau mēs braucam tā kā kalnā. Ar katru minūti slodze paliek tā kā lielāka. Jābrauc. Cik tālu tik, tas atkarīgs no cilvēka fiziskās formas un veselības. Jā. Un tad automātiski vienalga, kurā vietā cilvēks tā kā beidz, tad tas atjaunošanās pārlec uzreiz. Hops. Jā. Šeit ir tā, ka tie pulsiņš, kā sirsniņa strādā, iet uz augšu, tagad pulss 123. Tas tā kā ir adekvāts slodzei, jā. Pastāst, kā jūties? Tā sajūta ir šobrīd tāda, kā jau tu teici, braucot kalnā, ar katru brīdi ir vien grūtāk. Arī elpošana pātrinās, tad ir daudz vairāk skābeklis nepieciešams, muskuļi patērē savu. Tagad tev paliks vieglāk, tu tagad ripos lejā no tā kalna, kurā uzbrauci. Jā, tāpat uz 60 minies apgriezienu. Galva negriežās? Nē. Au! Es atvainojos jau. Tātad pamatā sirsniņa ir vesela, jo sirsniņai skābeklis un barības vielas tiek piegādāts pietiekami, un viņi strādā pareizā ritmā. Asinsspiediens sākumā 120 uz 70, kas ir normas robežās. Kāpēc viņu attēlo kā sirsniņu, kādu mēs viņu pazīstam bildēs? Viņi tomēr ir tāds, kulaciņi, tā kā mācīja bērnībā, saliec kulaciņi. Jā, tā jau saka, cik liels katram cilvēkam tas kulaks, tik liela viņam tā sirsniņa. Tas īstenībā, protams, ka tāds daļai mākslinieka interpretācija, bet tā forma viņai jau daļai līdzīgi ir. Tie priekškambari ir augšā un tie kambari ir apakšā. Tā forma īstenībā ir tā smailīte, kas ir tā īstenībā svarīgākā. Tā, ka sirsniņa salūst, tā saka, tad arī fiziski kaut kas mainās. Fiziski vairāk tas ir tāds drīzāk cilvēkiem tāds emocionāls, jo nervu sistēma jau pamatā regulē visu, kas notiek organismā. Tā skaitā arī sirdsdarbību. Un nervu sistēma dod tās pavēles, ja cilvēks ļoti satraukts
tad pavēles sirsniņai ir tā kā strādāt ātrāk, varbūt, kad asinsspiediens mazliet ir augstāks. Jā, un tas cilvēkam rada tādas sajūtas, ka viņam tā kā ar sirsniņu ir problēmas, bet īstenībā tas vairāk ir tāds nervu sistēmas pārkairinājums, teikt tā. Esmu sapratis to, ka nevelti cilvēki ar iemīlēšanos un arī nelaimīgu mīlestību saista sirdi, jo tas ir tiešām mērā saistīti. Vai ne? Kā jau tu teici. Jā. Ja ir stress, tad ir ietekmēta sirsniņa, un jo veselāk sirsniņa, jo drošāk tu vari iemīlēties, mīlēt, nu, diemžēl arī pārdzīvot tās atraidījuma sāpes. Bet es esmu sev pārbaudījis, es drīkstu mīlēt arī jūs. Es eju uz dušu.